Raidījums tapis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Čau, Kivī skatītāji! Esam aizvadījuši lieliskas lieldienu brīvdienas un varu garantēt, ka man jau vasarā odi nekodīs. Ceram, ka odi nekodīs arī jums, un jūs varēsiet turpināt skatīties mūsu raidījumu. Tādēļ skatāmies, ko esam sagatavojuši šajā nedēļā. Salaspils kodola reaktors. Bet ir taču tādas lietas, kur bez radiācijas, bez radioķīmijas mēs nevaram iztikt. Ēdam citādāk. Domāju, tā ir katra pieauguša cilvēka izvēle. Likumība skolās. Šeit ir virkne lietu, kas ir absolūti neskaidras. Proti, vai šobrīd situācija skolās ir tik bīstama, ka jaunieši tiek apdraudēti ar netikumības mācību. Carnival jūs? Aleks nokrita no skatuves. Nu labi, viņš nokrita uz skatuves. Katrā valstī saglabājušies vēsturiskie objekti no pagājušā gadsimta. Bieži vien šīs ēkas ir ap augstinātu bīstamību, un Latvijā viena no tām ir Salaspils kodola reaktors. Kopš 1998. gada aktīva darbība Salaspils kodola reaktorā vairs nenotiek. Līdz šī gada 1. aprīlim to apsaimniekoja Latvijas Universitāte. Šobrīd tas atrodas Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra pārvaldniecībā. Kādas pārmaiņas tad sagaida reaktoru? Salaspils pilsētas domas speciālista darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos Dzintra Mūrniece apgalvo, lai gan pārvaldnieku maiņa saskaņā ar visiem normatīvajiem aktiem notikusi 1. aprīlī, viņai nav nekādas informācijas, kas tagad notiek Salaspils kodola reaktorā. Marta mēnesī mēs aizsūtījām vēstuli Valsts vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas institūtam, kurš pārņem šo objektu pašreiz. Mēs lūdzām paziņot kontaktpersonu, ar ko kontaktēties jautājumos par kodola reaktoru. Lūdzām sniegt skaidrojumu par dažādiem jautājumiem, par finansējumu, par plānotajiem darbiem, kas tieši attiecas uz kodola reaktoru drošību. Atbildi vēl neesam saņēmuši. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs interviju raidījumam Kivī atteica. Aizbildnoties ar to, ka uz doto brīdi nesot nozīmētas atbildīgās personas, kas būtu gatavas sniegt komentārus. Tāpēc vērsāmies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Manā rīcībā nav tāda informācija, ka nebūtu atbildīgās personas, bet es noteikti noskaidrošu, kas ir bijis par iemeslu šādam komentāram. Jā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir uzsākuši darbu pie Salaspils reaktora turpmākās demontāžas projekta izstrādes. Ministrijas nostāja, mums būtu jānodala divas lietas. Viens ir šī paša reaktora demontāža, un mēs to skatāmies kā uz objektu, kas ir vēsturiski piesārņots, un viņš ir jādemontē, jāiet nost. Otrs ir šī pētnieciskā daļa, kurai ministrija noteikti neredz problēmu attīstībai. No 2012. gada reaktorā darbojas Latvijas Universitātes pētnieki, kuri paralēli reaktoru uzturēšanai darbojās Baltijā unikālās akreditētās laboratorijās, kuru nākotne pēc apsaimniekotāju maiņas ir neskaidra. Mēs testējam dažādas iekārtas, kalibrējam radiometrus, kas ir nepieciešami gan no slimnīcām, gan izotopu kontrolētājiem, laboratorijām. Un arī to darījām arī Igauniem. Igauni labprāt pie mums brauca jau visus šos gadus, cik mēs strādājām, tik arī Igauni pie mums brauca. No mūsu viedokļa mēs absolūti nevēlamies likt nekādus šķēršļus šīs pētnieciskās darbības attīstībai. Protams, jautājums ir, kurš to dara. Latvijas Universitātes darbinieki savus darbus reaktorā pabeidz līdz šī gada 15. maijam. Tomēr universitātei ir citi plāni tālākai attīstībai. Šis jaunais centrs, kas veidosies pie universitātes, kuri plānosies jaunais ciklotrons un pārējie šie lielo enerģiju iekārtas, tas ļaus attīstīt. Bet bija iespējas arī to reaktoru, tās reaktora daļas pēc nojaukšanas izmantot. Bet, kā sanāca, tā sanāca. Visi ir vienas prātis, ka Salaspils kodola reaktors jādemontē.
tomēr vai vietējos iedzīvotājus uztrauc kodolreaktoru esamību Salaspils teritorijā? Nedaudz uztrauc. Un Ja tur ir uzraudzība attiecīga, tad jau nav ko uztraukties. Jo ātrāk, jo labāk demontāža. Īsti laikam nē. Ja jau ziņās par to īsti neziņo, ka mums kaut kas baigi būtu noticis, tad nē, protams, tas nav baigi superīgi, ka viņš tā ir un ka baigi tuvu. Ka būtu iebildumi, nē, tas nē. Ietekme noteikti nav diezko pozitīva, jo tur ir dažādi šie ķīmiskie vielas, kas var kaitēt. Būtu labāk, es domāju, ja viņi likvidētu. Cilvēkiem ir vajadzīgas zināšanas, ja? Jo ir tomēr Latvijā dēļ Černobiļas, ne jau tikai Latvijā, pasaulē, dēļ Fukušimas ir tā radiofobija, nevis fīlija. Ja? Un cilvēkam, ja viņam nav zināšana, tu viņam var stāstīt, ko grib. Viņš jau nedzird. Viņš dzird tikai to slikto, bet ir taču tādas lietas, kur bez radiācijas, bez radioķīmijas mēs nevaram iztikt. Ar reaktoru teritorijā esošajām iekārtām var radīt jaunas iespējas zinātnes un inovāciju attīstībā. Tāpēc ceram, ka līdz ar kodolreaktoru demontāžu zinātniskais darbs neapstāsies. Ne tikai Ilze paviesojās Salaspils kodolreaktorā, bet, protams, Edmunds arī brauca līdzi. Bet Edmunds nebrauca tur izklaidēties. Viņš brauca tur jautājumu meklējumos. Sveiki, skatītāji! Tikko noskatījāmies sižetu par Salaspils kodolreaktoru. Materiāls Salaspils slepenajai būvei, ko šobrīd pazīstam kā kodolreaktoru, pienāca no slepenajām rūpnīcām visā plašajā Krievijā. Šodienas jautājums jums, skatītāji. Kā savstarpējā komunikācijā tika dēvēta šīs rūpnīcas? Pasta kastīte, pārtikas veikals vai arī dzelzceļa stacija? Atbildi uz nedēļas jautājumu jūs redzēsiet raidījuma beigās. Tūlīt pikniku sezona jau sāks rītēt pilnā sparā, kurā latvieši bieži vien nevar iztikt bez šašlika. Taču ir cilvēku grupa, kur ir izvēlējusies no tā visa atteikties un atraduši savu alternatīvu. Svaigēšana ir augu valsts produktu lietošana ikdienas uzturā. Svaigādā ēdienkartē galvenokārt ietilpst augļi, dārzeņi, rieksti un visdažādākie garšaugi. Viedokļi par cilvēkiem, kuri izvēlas šādu ēdienkarti, ir dažādi. Par šo dzīves stilu komentāru sniedz dietoloģe Lolita Neimane. Es varu runāt tikai par šīm teorētiskām lietām un negribu ne īpaši pārslavēt, bet noteikti arī nepelt, jo es domāju, tā ir katra pieauguša cilvēka izvēle. Gatavošanā netiek izmantotas temperatūras, kas augstākas par 45 grādi. Līdz ar to pilnīgi saprotams, ka nekas nav vārīts, cepts, vaicēts. Līdz ar to arī šeit neietilpst piena produkti, respektīvi tie, kas tiek pasterizēti, jo, kā mēs zinām, pasterizēšana notiek pāri 70 grādu temperatūrā. Dietoloģi iesaka tiem, kuri vēlas sākt pievērsties svaigēšanai, iepriekš atrast pietiekami daudz informācijas par to, kā to pareizi darīt, jo ir produkti, kurus ir kaitīgi lietot nevārītus. Tā kopumā tai svaigēšanai ir ļoti daudz pozitīvas lietas, un, manuprāt, nav slikti, ja mēs tajā ieklausamies un paņemam sev katrs kaut ko no tā, un tas varētu būt noderīgi pilnīgi visiem. Lai saprastu, kā ir būt svaigādājam, iepazināmies ar Arni, kurš ir uzsācis pārējais posmu, lai kļūtu par svaigādāju, un Kristīnu, kura piekopj šo dzīvesveidu jau gadu un 6 mēnešus. Bija tā, ka viss bija iepriekšējais noēsts, un nākošajā dienā viss. Pannas un katli tika ielikti plauktā, un parādījās mums blenders, sulaspieda un dehidratizators, un pēdējais pirkums ir prese. Interesantākais varbūt ir nevis no kaut kā atteikties, bet ieviest kaut ko jaunu, jaunas paradumus. Un viens bija tas, ka, ja tu gribi to visu uzņemt no augiem dārzeņiem, ko vajadzētu uzņemt tradicionālā ēšanā, ar ļoti labu lēngaitu sulaspiedu un ļoti labu blenderi, vajadzētu pietikt. Mēs nomazgājām to, kā viņš ir izaudzis, un izbaudām to unikālo garšu. Pamat ideja pēc būtības ir dabūt no augiem dārzeņiem visu laukā tīrākajā veidā, kā viņš tur ir veidojies, visi vitamīni, minerāli un tam līdzīgi. Pēc pāris mēnešiem ir jūtamas izmaiņas organismā. Uzlabojas fiziskā pašsajūta, novērojams svara zaudējums un ādas stāvoklis uzlabojas.
tuvinieku reakcijas par viņu dzīvesveidu ir dažādas. Pašā sākumā bija tā, ka man bija viens brauciens ar draudzenēm, kur tiešām bija tā, ka es iepriekš tur visu pēc kārtas, vīns arī, un tagad nē, un kā nē? Nē, un viss. Interesanti, kad vistuvākie draugi tā kā sāk skatīties uz to mazliet dīvainu. Ko tas Arne tagad darīs, kā tas būs? Decembrī mums bija Ziemassvētku ģimenes vakariņas, kurās man bija pilns galds ar svaigāšanas dažādiem atribūtiem. Tā, ka viņi to paēda, tad viņi pieēdās, viņi saprata, jau baigi garšīgi. Tuvākie radi, viņi noteikti atbalsta, un mēs vienkārši ar savu entuziasmu un savu piemēru esam dabūjuši līdz savus vecākus, sievas vecākus un vēl arī dažas labas paziņas. Reizēm vecie ieradumi atgādina par sevi. Līdz pat šodienai nav bijis tā, ka es gribu pārtraukt šo visu. Man ir bijis tā, ka es gribu pagaršot kaut ko no jūsu galda, bet man tas nav bijis tā kā kaut kāda problēma. Vai, kad, ja man gribās, tad es paņemu apēdu kaut ko, un tad es saprotu, ka bija forši, vai es negaršo. Dažādas tās reakcijas. Krīzes nav. Ir tā, ka vienā brīdī vienkārši tie veci ieradumi grib ņemt virsroku. Kristīna saka, ka svaigāšana rosina domāt, mainās uztvere un prāts daudz ko sāk uztvert filozofiski. Arne katram iesaka izmēģināt šo unikālo dzīvesveidu, jo tam ir daudz ieguvumu. Kā saka, ja nepamēģinās, neuzzināsi. Svaigādāji var ieturēt maltīti arī ārpus mājas. Viena no šādām vietām atrodas Rīgas centrā. Šis ir principā tāds projekts cilvēkiem, lai iepazīstinātu, izglītotu cilvēkus par veselīgu ēšanu, par augu valsts produktiem, par to, ka var ēst arī citādāk nekā ierasts. Mūsu ēdienu nevis lielākā daļa, bet principā tā arī ir. Tie ir pēc nosaukumiem varbūt kaut kur dzirdēts, redzēts un iemīļots, bet mēs to pagatavojam savā veidā, tādā veidā radot to interesantāku. Svaigēšana nav piemērota visiem. Tomēr, ja tev ir radusies interese par to, nebaidies un pamēģini. Mūsdienu sabiedrība uzvedās tik brīvi un uzskata, ka mēs varam runāt par jebko un jebkurā vietā. Taču ir dažādas iestādes, kā piemēram skolas, kurās nākās ievērot dažādas ētikas normas. Drīzumā Saeimā jau atkal tiks skatīti likumu grozījumi, kur viens no punktiem nosaka to, ka Latvijas skolās tiks aizliegti materiāli, kuri varētu apdraudēt skolēnu likumisko attīstību. Jaunieši ir mūsu nākotne, bet šis likumprojekts rada daudz jautājumu un neskaidrību, kas un kā tiktu ieviests. Neesmu iedziļinājies, bet es domāju, ka mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, uzspies vērtības. Es domāju, mums jādod cilvēkiem izvēli. Un es vēl pavērtēšu to, bet es nezinu, vai tas šajā brīdī ir vajadzīgs. Šeit ir virkne lietu, kas ir absolūti neskaidras. Proti, vai šobrīd situācija skolās ir tik bīstama, ka jaunieši tiek apdraudēti ar netikumības mācību. Vienīgais, kas tika uzrādīts, ir Papardes Zieda buklets par jauniešu seksuālās attīstības norisēm. Man ir absolūti nepieņemami, un arī man nav skaidrs, kādēļ šāda norma Latvijā tiek mēģināta ieviest ar likuma palīdzību, jo jau šobrīd izglītības dažādi likumi nosaka to, ka skolā nedrīkst ienākt materiāli, kur varētu kaitēt skolēna personībai, ja viņa tādai likumiskai stājai. Man arī nav nekādi apstiprinoši fakti, kas man ļauj domāt, ka skolas ir kļuvušas par netiklības citadelēm, jo pretstatā Stepaņenko kundze teiktajiem, ka viņi grib veidot skolas kā likumības citadeles. Man jādomā, ka šobrīd viņas tādas nav. Šodien radīt šādu likumu ir vienkārši formas pēc. Jo ar likumu likumību veicināt nevar. Un te es jau teicu, un tā ir mana pārliecība, ka Latvijā vispār ir par daudz, kā lai to saka, vēlmes paļauties uz likumu. Domas un viedokļi atšķiras. Mēģinājām sazināties ar šīs iniciatīvas autoru, partijas saskaņu deputāti Juliju Stepaņenko, bet diemžēl tas nebija iespējams. Noskaidrojām pašas partijas viedokli, kādēļ radās šī likumprojekta ideja. Deputāte Julija Stepaņenko priekšlikumu vispār iesniedza tāpēc, ka uzskatīja par svarīgu par šo tēmu runāt un uzsākt diskusiju. Pēc viņas iepriekš man teiktā, viņai ir 4 bērni ir un viņa kā 4 bērnu mamma ir saskārusies ar nepatīkamiem pārsteigumiem jau tajās skolās, kur mācās viņas pašas bērni. Apkopojot viedokļus, devāmies uz Ziemeļvalstu ģimnāziju,
uzzināt sociālās zinības skolotājas domas. Es esmu skatījusies dažādas diskusijas, lasījis daudz materiālus un, godīgi sakot, tā arī konkrēti neesmu izpratusi šī te galveno jēgu, par ko tad mēs diskutējam tīri konkrēti, jā, tad pašu sakni, to galveno. Jo skola vienmēr būs kā atsvars tai pareizai rīcībai. Nepavelti pedagogi mācās ilgu laiku, jā, tad, lai izvērtētu, kas ir labs, kas ir slikts, kas ir piemērots, kas nav piemērots attiecīgam vecuma posmam. Bērni tiek audzināti ģimenē, un ģimenē šīs likumīgais jēdziens tiek ļoti labi saprasts. Šķiet, ka šī iniciatīva ir tāda, es varētu teikt, kaitnieciska, jo tas palielina risku, kad jaunieši, ja mēs tieši domājam par jauniešiem, par bērniem pusauģu vecumā, viņiem būtu liekta informācija par ārkārtīgi svarīgām norisēm, kas vienkārši notiek viņu organismos un kas arī notiek viņu dzīvēs. Un ja nav pietiekami daudz kaut kādas kvalitatīvas informācijas, tad bērniem, jauniešiem ir ļoti grūti norientēties. Gaidot Saeimas lēmumu, aicinām šo tematu apspriest arī savā ģimenē, jo, lai gan lielu laiku jaunieši pavada mācību iestādēs, patiesai audzināšanai jānotiek mājās, tuvāko lokā. Tas, ko iemācam bērniem, jau no mazotnes spilgti atspoguļojas viņiem pieaugot. Sadarbībā ar portālu Draugiem LV mums bija iespēja iesaistīties jauna projekta tapšanā. Šī projekta ietvarošajā mājaslapā tiks izvietoti dažādi muzikālai koncerti. Pirmais jau no tiem ir aizvadīts kopā ar grupu Carnival Youth. Kivī komandai bija unikāla iespēja aizsākt Draugiem LV projektu Mūzikas festivāls. Kā pirmie skatuves mākslinieki šim projektam ir Carnival Youth. Draugiem mūzikas festivāls sākotnēji ir plānots kā skatuve Latvijas mūziķiem. Iespējams, kādu varbūt mēs redzēsim šeit arī kādu ārvalstu izpildītāju. Eksperimenta galvenā vērtība ir eksperimentēt un skatīties, kas no tā sanāks. Bet mans prognozes ir, ka būs labi, jo Carnival Youth ir ārkārtīgi laba grupa, forši puikas, ļoti sirsnīgi, ar labu mūziku, tā kā neredz iemeslu, lai šis eksperiments nebūtu veiksmīgs. Šī ideja nāk no Carnival Youth menedžmenta, tā radās vienā pasākumā, tad mēs sapratām, ka kāpēc aprobežoties ar vienu koncertu, mēs sākam ar viņiem un ļoti ceram, ka nākotnē šī būs tāda tradīcija, ka reizi mēnesī Draugiem LV lietotāji konkrētā dienā, konkrētā laikā varēs vērot vienu foršu akustisko koncertu. Tas ir liels gods mums. Un tev arī? Emīl? Jā. Jā. Edgar? Jā. Un Robert? Nu jā. Ir ārprātīgi liels satraukums. Mēs šeit jau esam 4 mēnešus. Esam uztrāpījuši tieši uz lietu sezonu. Kas ir ok. Mums tas netraucē, bet Robert? Jā, kā jūs redzat, mēs esam apmaldījušies starp palmām kaut kur dziļi draugos. Bet, protams, mēs jūtamies patīkami satraukti un priecīgi. Būs labi? Jā. Kā viens no šīs grupas simboliem ir brūnais busiņš, ar kuru jaunieši dodas koncertūrēs apkārt Eiropai. Mēs diezgan daudz ikdienas laiku pavadām brūnā Volkswagen busiņā. Burvīgu 4 džeku apvienībā, sabiedrībā, jo, teiksim, pēdējo mēnesi mēs pārsvarā dzīvojamies tieši pa busiņu, braucot no vienas pilsētas uz otru, kaut kur Vācijas nekurienē. Nu, nevar tā teikt. Es nezinu, mēs pagājuši gadu tikai pabeidzām skolu, un tagad mēs vienkārši aktīvi darām to, ko mēs gribam un kas mums patīk. Tas ir forši. Jā. Jaunieši atzīst, ka katram koncertam ir savs šarms. Citreiz tas izpaužas amizantos atgadījumos. Mēs spēlējām Štutgartē, Vācijas tūrē pagājušā mēneša laikā, un Aleks nokrita no skatuves. Nu labi, viņš nokrita uz skatuves. Es arī nenokrītu uz skatuves. Es
bišku apgāz, es aplēsu puķu podu un vēl šo to, bet bija forši. Es esmu dzimis uz akmeņiem, un tā tas notiek katru ziemu. Tie jāatsilda, tiem jāpalīdz, tie visi kā bērniņi jāņem līdz. Nā, 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 nā. Nā, 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 nā. Tāpēc mēs dzimstam uz akmeņiem, lai palīdzētu tiem. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles. Nā, 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 nā. Nā, 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 nā. Tagad jau esam cilvēki mēs, un katram ir līdzi kāds akmens vēs, ko atsildīt, kam jāpalīdz. Tos visus kā bērniņus ņēmu es līdzi. Nā, 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 nā. Kādreiz bijām akmeņi visi mēs, un mums bija akmeņu dvēseles. Paldies! Zināšanu radiācijas apstarots, Edmunds ir gatavs sniegt savu pareizo atbildi. Skatāmies tālāk. Sveiki, skatītāji! Raidījuma sākumā uzdevu jautājumu. Atbilžu varianti bija šādi: pasta kastīte, pārtikas veikals vai dzelzceļa stacija. Atbilde ir pasta kastīte. Salaspils nozīmīgākā pastkastīte bija numur 3, jo no turienes tika saņemts svarīgākais sūtījums – kodoldegviela. Uz tikšanos nākamnedēļ! Droši vien jau pamanījāt, ka Raidis Bārteris savu PlayStation 3, kā arī GTA 5 spēli nav iemainījis tālāk. Tādēļ aicinām jūs sūtīt savus piedāvājumus uz kivi@kivitv.lv. Bet tagad mums ir laiks atvadīties. Ar jums kopā bija Simona un Ričards. Un tiekamies jau nākamnedēļ.